Tā, es te tā šeit par tikko redzēto. Šitais būs tāds īsts vēstījums visiem prievīšniekiem, pastāvniekiem, turbopatriotiem un tam līdzīgiem panorāmas skatītājiem un smirdīgās vienotības un regresīvo atbalstītājiem un pakaļskrējējiem un pakaļlaižām. Tātad tikko paņēmu klientu. Vārdu neteikšu, bet ārkārtīgi latviskas, runā latviski, bez akcenta, vispār nekāds akcents. Šeit dzimis, šeit audzis, šeit izglītojies. Māte latviete, un uzminiet, no kurienes tēvs. No Bangladešas. Tātad viena latviešu kaza, tā prasti un rupji, bet tieši izsakoties, nopisusies ar bangladešieti. Ko es to gribēju teikt? Ar to, kad ar Dievu latviešu gēns, kad man neinteresē, ko Siliņas vai kādas citas valdības saka, ja? Premjeras saka, ja? Meli, dubult morāli, vispārējais, ja? Mūsu kā tādu latviešu vairs nav. Tas tikai laika jautājums, kamēr mēs iznīksim un izcīksim un asimilēsimies lielajās tautās. Ja latviešu zeltenis pisās ar bangladešiešiem, indiešiem un tam līdzīgi un dzims visādi čmori, Anglijā pat te strāvēra kolektīvā dejo viens čmors ar kaut kāds baltā un melnā krustojums. Dzims visādi čmori, tā kā šitais, jā, vēstījums visiem patriotiem, tūdaliņu tāgadiņiem un visādiem čmoriem, kas skatās panorāmu. Tā kā es noteikti, diemžēl, es jau sen vairs neesmu patriots, un es neredzu, kāpēc man būtu jābūt patriotam, kad vienkārši Latvija tiek izzagta, izvarota, izpārdota. Jau vispār tas process ir sācies. Latvijas lauki tukši, un dzims visādi čmori, un Latvijas pisās ar visādiem ārzemniekiem, ieskaitot indiešus, pakistāņus, gan jau kādi uzbekus, tadžikus, un tam līdzīgi, tā kā meitenes uz priekšu. Jo kājas plašāk, platāk, jo superīgāk. Un tā latviešu gēns, diemžēl. Ja vispār tāds kādreiz ir bijis, par ko es sācu šaubīties. Paldies! Un līdz nākamajai reizei.